tomēr neskrien pie jums un nerauj no rokām ārā šos jūsu risinājumus. Vai tiešām ir tā, ka Polijā visi skrien uz jūsu uzņēmumu? Jā, ticiet man, jo šis tirgus attīstās ļoti strauji tieši dēļ subsīdijām. Vai latvieši tam piekrīt? Vai valdībai vajadzētu subsidēt cilvēkus, kuri iegādājušos siltumsūkņus un saules paneļus un izmanto dažādas atjaunojamās enerģijas avotus? Tātad, ka Latvijas valdība samaksā pusi. Vai tas būtu labs risinājums? Jo, kā jūs liekas? Es teiktu, ka tikai mazākā daļa no jums tam piekrista. Jā, latvieši bez šaubām gribētu, ka viss būtu pa brīvu. Tas būtiskākais ir, ja mēs skatāmies uz šiem prezentāciju, ir skaidrs, ka subsīdijas ir nepieciešamas, un tur ir sava nozīme arī valdībai. Tas pats attiecās uz nodokļiem, kas varētu tikt piemēroti avio pārlidojumiem vai degvielas patēriņam. Bet ja mēs gribam zaļu sabiedrību, mums ir jāpieņem fakts, ka subsīdijas ir nepieciešams, lai veicinātu šos procesus. Savādāk mēs nevaram sagaidīt to, ka tirgus pats par sevi mainīsies bez valdības piedalīšanās. Tas būtu tāds liels viedoklis no Lielbritānijas. Es teiktu, ka es atbildot šo jautājumu, es teiktu, ka es lielā mērā paļautos zinātniekiem, un ka noteikti būtu jāizpēta, vai kuras no šīm ierīcēm mūsu klimata zonā ir efektīvas un tiešām dod pietiekami lielu atdevi, lai ieguldītu tur valsts līdzekļus. Tā kā no sākuma tas būtu pietiekami nopietni zinātniski jāizpēta, un tādā gadījumā varētu atbalstīt. Paklausieties, tas sākums bija pirms 10 gadiem. Mēs tagad no sākuma sāksim pētīt to, ko citi ir izpētījuši, un mēs vēl pētīsim par to, vai viņa izpētītājs ir. Man liekas, vai mēs nenokavēsim kaut ko, ja mēs tā ilgi pētīsim. Labs ir. Uz šīs sajūtas notas, man liekas, mums jāsaka paldies mūsu poļu kolēģim. Liels paldies. Mēs atcerēsimies, protams, jūsu kompāniju, bet nedomājiet, mums te arī ir jums daži konkurenti. Nav tā, ka mēs tikai jūsējo tagad ņemsim un pirksim pareizi. But there is another things I want to talk. Īstenībā ir vēl citi jautājumi, par ko es gribēju runāt. Vai es nezinu, vai mēs varam atļauties. Īstenībā tie būs tikai pāris vārdi. Mēs strādājam tirgu jau kādus 3,5 gadus, un mēs esam sapratuši to, ka cilvēki, tajā brīdī, kad cilvēkiem tiek piedāvāti šie atjaunojamās enerģijas avoti, cilvēki īsti par to daudz neinteresējas. Mums ir nepieciešams izmantot vairākas metodas, jo mēs, teiksim, mēs dažreiz tērējam naudu dažādiem muļķīgām lietām. Savukārt tajā brīdī, kad mums jāiegulda atjaunojamā enerģijā, tad mēs sākam skaitīt tur 10 centus vai tiešām sīkumus un bieži vien atsakamies no tiem. Tikai dēļ tā, ka tur kaut kas mums liekas nedaudz par dārgu vai kā. Ir vairāk veidi, kā mēs varam izmantot atjaunojamos energoresursus māju siltināšanā vai apsildīšanā. Tehnoloģijas ir pieejamas, bet mēs bieži vien pilnībā neapzināmies, kādas ir iespējas un kādas ir izmaksas to izmantošanai. Tā ir galvenā problēma, kādēļ mēs tās arī neizmantojam. Tas ir arī galvenais iemesls, kādēļ klātesošai starpā ir tikai viens cilvēks, tātad, kas vispār ir iegādājies šo te saules kolektoru. Un šobrīd mēs strādājam pie jauna uzņēmējdarbības modeļa, un jāsaka, ka mēs esam arī nolieguši konsultants, kas mūs konsultēja atjaunojumu energoresursu izmantošanā. Šobrīd tātad finansistu vietā mums ir konsultanti, kas mūs konsultē par atjaunojumiem energoresursiem. Mēs nodrošinām šiem konsultantiem
zināšanas tātad par atjaunējumiem energoresursiem, sniedzam viņiem visu nepieciešamo tehnisko informāciju, lai izveidotu tiešās pārdošanas tīklu. Mēs saprotam, ka tikai tiešā kontaktā ar cilvēku mums ir iespēja pilnvērtīgi izskaidrot, kādā veidā jāveic investīcijas, kāds ir investīcija plāns, kā iegūt subsīdijas, ko piedāvā valsts programmas, un ir iespēja līdz ar to sniegt šos te pakalpojumu un preci kā vienotu paketi. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam attīstīt šādu veidu atjaunojumu energoresursu izmantošanu un šādu iekārtu uzstādīšanu un kopumā arī tiešām veicināt šo te zaļo kustību atjaunojumu energoresursu izmantošanu. Šobrīd mēs strādājam šādu uzņēmējdarbības modeli. Mūsu veiksme ir diezgan neviennozīmīgi vērtējami, jo iepriekšējos divus mēs izmantojam tradicionālos pārdošanas kanālus, tātad strādājam caur uzstādīšanas uzņēmumiem, instalācijas uzņēmumiem un parastajiem pārdošanas mehānismiem, kā piemēram veikaliem, kas ir ļoti lēni pārdošanas mehānismi. Paldies par jūsu uzmanību! Paldies! Tātad ir skaidrs, tātad konkrēts piedāvājums finanšu konsultantiem pāriet uz konsultācijām atjaunojuma energoresursu jomā. Poļu kolēģim ir piedāvājums, kā jūs varat pāriet uz atjaunojuma energoresursu popularizēšanu. Liels paldies tiešām Polijas kolēģim par skaidras, gaišas atjaunojuma energoresursu nākotnes ieskicēšanu un pēdējais runātājs. Man jāteic, ka Līga ir īpašs gadījums noslēgumam, tāpēc, ka Līga no vienas puses atbild